Ja jau pie šīs sāpošās sistēmas kāds uzliek jau kaut kādu nosacījumu, kādam klipam ir jābūt, un kādai kvalitātei ir jābūt, kaut kādai kvalitātei. Mistiskai. Kaut kādai mistiskai, kaut kādai. Mums var jau dabūt, ko ar HD kameru un kinovēns nofilmēt. Tu nofilmēs, man ir kaut kāds varbūt cits viedoklis, kādam jābūt klipa režģēji, un es te parādīšu kaut kādu tur masveidu cilvēku kalšanu, protams, ka to neparādīšu. Kaut gan jau visiem patīk kvalitātē. Bet ir cilvēkam, saprot, viņi, Latvijā ir ļoti interesants tāds politisks, viņi ir politikā augstāk par Eiropu, jo šeit var kontrolēt. Ja agrāk Eiropā, pirms ņemot to pašu Berlīni, kur bija kaut kāda mūra nojaušanas un cilvēki izjūt to drausmīgāko brīdi sajūtu kaut kādā veidā, tas viss tika nekontrolēts. Šeit uzreiz tas tika ļoti ātri nokontrolēts. Jo reāli, ja Eiropas Savienība kaut ko uzspiež, mēs esam tik jauna valsts, ka mēs jau to ražojam, to, ko viņi vēlas, ko nevar panākt Eiropā, mēs panākam šeit, tāpēc notiek kaut kādas, reāli notiek kaut kāda kontrola. Nedrīkst to, nedrīkst šito, nedrīkst tā, nedrīkstiet pār sakanē gaismā, Dievs divu Latvijas sospējuši. Tas viss tā kopā. Tas tāpēc, ka mēs esam ļoti maz valsts. Jā, tas salīdzinoši cilvēks skaidrs. Tas liels skopas. Tas 2 miljonus elementāri. Tieši tā, viegli ir pateikt, kad nedzirsim malu, kaut gan kāds paprasīja. Tas īstenībā stulbs piemērs, bet ja pat, sapratu, ja ir patērētāji, cilvēki masveidā patērē malu, un dzer uz ielas, nedara nekāds nekārtīgs, un nāk bomžas savāc pudeles, un viņiem no tā biznesa, un reāli ielas ir tīras. Ja politiskai propagandai kaut kādiem saviem mērķiem, saviem biznesam, kaut kādiem iemeslam kā politikas, kaut kādiem mērķi, savu mērķu apmierināšanu, tad, tā tev prasa kā patērētājiem, nedrīkst. Nebija nekāda atklāja. Pateic, nedrīkst, viss arī tā. Ok, tas pats ir noteikti par to pašu kaulīti. Aiziet cilvēki nopikitē, ok, es strādāšu tālāk. Demokrātijas īstenot. Demokrātija jau sen neizstāv. Tas, ka nav konkurēts, mēs esam monopolis valsts. Mums ir viss, mums ir liela radio monopolis, mums ir liela televīzija monopolis. Mums ir viss iespējams. Tāpēc arī pastāv šis medijs, jo mēs visu rādīsim tā kā ir. Varbūt tās, ka pateicoties tādiem kā jums, cilvēki arī sāks atvērtāk skatīties uz lietām. Jo tā kā tevi audzina, tā kā tev rāda vēlēs televizors, tā kā tev spēlē radiostaciju, tā tu domā. Un tad tu sāc arī šķirot, ka tas ir metāls, tas ir sūdīgi, tāpēc, ka es to nedzirdu par radio. Tas ir forši, tāpēc, ka es viņu dzirdu, un es viņu redzu, un es viņu redzu avīzē, un es viņu redzu baneros, un es viņu redzu vispār līdz vēmienam, un tāpēc tas ir forši. Saprot pats. Kad es biju pie Dāvis šovā, tad bija tāds jautājums par to, kāpēc viņš ir reperis, un kāpēc pēc metālis. Es redzēju. Kāpēc viņš ir pants. Es atbildēju ļoti elementāri. Ja es būtu izēju no mājas pagalmā, sēž bariņš reperi, pieņemsim, soliņu dzerāli, mēs nebiju izgājuši pagalmā, mēs pieeju viņiem klāt, un iepazīstam skaidriem draugiem, tad esam metālis. Ja es būtu izgājuši stundu vēlāk no mājām, tad jūs tā solīs varētu reperi. Bija metālis sēdētas, izēju ārā, un es pievienoju, ka viņiem tas ir metālis. Tas ir tas, ko tu redzi, ko tev piedāvā tas dotais brīdis. Tā tu kļūst par to. Jūs pieminējāt par to, ka tur metāls slikti un blablabla, un tur neklausās, bet tagad ir tāda ļoti interesanta sistēma izveidojusies, ir ļoti daudz visādi projekti, arī pie mums, kā piemēram Superhuman, kur it kā močīja smagu muzonu, bet te pašā laikā tā ir tīrākā pops, un viņi, man liekas, paši to apzinās un visi to apzinās. Ko jūs domājat par šādām grupām? Tur jau sākās šovbizness, tāpēc, ka ja tu sāc darīt kaut ko raprēt, mūzika tāds kāds bizness, ja tu dari lietu ar aprēķinu, ja tu vari rēķināties ar kaut kādiem panākumiem vai kaut kādām lietām, kuru labāk tu to dari. Mēs darām to, ko mēs darām, tāpēc, ka mums patīk. Tas, ko mēs darām. Mēs spēlējam mūziku, mums viņam patīk, Venderam viņam patīk, Rūtam arī. Viņš strādā pilnīgi citā sfērā. Sanāk uz mēģi, 3 nedēļā uzspēlēt koncertu un paši. Tam nav nekāda... Ja tu sāc rakstīt dziesmu, lai tu viņu dabūt radio un pēc tam, lai tev parādītu televizorā un lai tev būtu daudz fani. Tas viss tad sākās it kā tā lieta, kas nav slikti, bet kas nav labi priekš mums. Un tas, ka Superhuman tā dara, viņi ir vēl pacēlušies īstenībā populāra grupa. Priekš Latvijas mēroga, manuprāt, tas ir labi.
tā vadās kā vispārējās, kas ir, kur zina. Tas kā viņi to dara. Vienkārši katrs dara savu ģēlu, un katrs dara savu ģēlu, tas arī uzskatiem. Visu veļam. Nekas jau nav mūsdienās reāli slikti. Var jau būt, ka viņa tām savām ģitārām izlauž ceļu kaut kam tālāk, vēl smagāk. Runājot vēl pa vietējo muzonu, kas ir tādi projekti, grupas, mākslinieki, nezinu, kas jums pašiem ļoti patīk un simpatizē, un varbūt kur ir tie, kuris nosaujoši? Pa tiem otrajiem, no pirmā bija grūti pateikt. Nē, tas nav obligāti, var arī pa pirmajiem. Kas ir varbūt ne tieši jūsu žanrā, vai man varbūt... Man vajag pateikt dum-dum. Es pat neesmu tādu dzirdējis, tagad paklausīšos. Pastāstīt par viņu. Viņi tā arī spēlēja tādu postroku, attīstības postroks. Ne metāls, tāds ir rokas postroks tāds. Es nezinu, kā viņi paši to dēvē, bet pozitīvs tāds interesanti mūzika. Tas nav kaut kā populāra, popmūzika tā. Tas ir tāds iespējas tā, vai sejām, bet tāda mūsu žanra, es nezinu, es tā baigi, Es tev vienu pateikšu. Es zinu Higginsonu. Ir kāds dzirdēt. Man nevēl patīk, kas tur viņi spēlē latviešu tautudiesmas un metālu covers. Viņi saģēmušies kā saulieši. Es kaut ko tādu ieraudzīju, toreiz es aizsūtīju mailu Račam. Es tieši šito grupu, viņi vienkārši izdeva albumu. Tas ir kaut kas pirmo reizi, es redzēju kaut ko pilnīgi sviestāju un marģināli. Un Džikts spēlē labi un dzied arī labi. Jā. Un kaut kā mēs gribējām taisīt tādu atgriešanās koncertu, sākām runāt, un viņi varētu mums tā kā iesūtīt. Pēc, kad Rīgā mans koncertē, viņiem tur kaut kas notika, un koncerts nobija tā. Bet... Tumors īstenībā var mūsdienās. Viņš to vārdu bieži dzird. Tumors? Man patīk labāk Dēls Budēls. Nezinu, tāds arī. Nezinu, tā. Man ir vecīt, tā es strādāju tagad tieši ļoti populārajā jomā. Man maz paliek laiks kaut ko pameklēt no malas. Es vajag daudz skatos draugus. Es kādu vakar paklausīties, ielēt draugus tajā mūzikas sakadā. Paspēc par žanriem grupas. Daudz interesantas. Tādu sitien nenāk. Mums bija iespēja bēmēt patīk. Tas jau principā ir labi, kad, piemēram, pirms kādiem 7, 8 gadiem alternatīvs bija tiešām alternatīvs un bija kaut kādi 5%, varbūt vēl mazāk cilvēki, kas kaut ko, kam patika kaut kas un klausījās. Tad tagad īstenībā par labu jums un par labu vispār nozarei tas, kad alternatīvs beidzot ir tas, ka tu dari kaut ko nenormāli savādāk, atšķirīgi vai spēlē kaut kādu lomu. Vienkārši tāpēc varbūt arī... Ir arī tas, ka visi ļoti daudz jauni ir iemācījušies mučīt. Agrāk baigi sūdīgi bija to tieši spēlēšanas kvalitāti. Tagad ir tā, ka aiziet uz koncertu paklausies, varbūt grupā nav visi labi, ir labi mūzinieks, labs gitārists, tur ir labs basists. Ir baigi tā liela pieejas, tablatūras, internets, skolas, visādi cilvēki mācās. Bet ir arī ļoti liela daļa tādas, kas ir palicis tā kā vieglāk. Tad muzikālais līmenis, tas ir reāli uzjauts.